Čau, mīļie draugi, prieks satikties. Jūs redzat tēmu, ko es vēršu vaļā šajā video, un šī tēma man ir tā kā izveidojusies no tām sarunām, kuras esmu izveidojusi ar cilvēkiem nesenajā pagātnē. Bieži vien man pietrūkst mentāla spēka atbildēt tā, kā es gribu atbildēt cilvēkam klātienē, jo man ir nepieciešams noskaņoties. Esmu tāds īsts mājas cilvēks, kuram patīk komforts, un šīs, piemēram, tās kvalitātes, kas ir ģimene, rūpes par bērniem, par mājām, par savu iekšējo labsajūtu, man ir ļoti pašsaprotamas, bet, kad es izēju, piemēram, satikt vienaudžus vai cilvēkus, kas ir, var teikt, draugus, tad viņiem nav izveidota šī te ģimenes dzīve, nezinu, kādu enerģiju sevī attīstīt, kādas īpašības sevī attīstīt, lai varētu izveidot ģimeni. Un, lūk, man ir ko pateikt, man ir ko ieteikt, man ir skaists padoms, ar ko sākt, jo es nezinu, tas ir, man šķiet, cilvēciskas pamatvērtības. Es ļoti dziļi redzu, kāpēc tam cilvēkam nesanāk izveidot to, ko viņš grib, jo, piemēram, lai izveidotu ģimeni, bērnus, lai izveidotu, lai būtu par māti, tā ir atbildība, un tas ir darbs ar savu garīgo vidi. Tu nevari izveidot ģimeni, bērnus un aizskriet un vienkārši izvēlēties, tur es tā kā, paliek grūti un es to nedarīšu, tā kā tas nav tas variants, ja? Tur arī pazūd cilvēcība. Protams, veidojot ģimeni, cilvēkam pašam vajag attīstīties. Un ko es esmu sapratusi, ko nozīmē attīstīties, ir veidot saikni ar savu sirdsapziņu, un tad tu savienojies ar sevi kā ar cilvēku, tu saproti, kas tev patīk, kas tev nepatīk, kas tev ir norma un nē. Mums visiem ir ļoti līdzīgas normas, ko mēs iekšēji jūtam kā jā, un ko mēs jūtam kā nē. Piemēram, mēs visi tiecamies uz mīlestību, labsajūtu. Man grūti stāstīt no vīrišķās perspektīvas, jo es esmu sieviete un savu dzīvi es dzīvoju kā sieviete, un tāpēc, ka jau jūs tur skatāties, ja jums vīriešiem rezonē, ko es saku, tad tas ir forši. Varbūt mēs arī uztaisīsim kādu sirds praksi, meditāciju, kas palīdz izveidot skaistu, omulīgu sirds sajūtu savā ķermenī. To arī var nosaukt par nervu sistēmas stabilizāciju. Jā, tas, ko es gribēju, es jūtu, ka ir vērtīgi runāt par sievišķīgumu, pat ja man tas šķiet pašsaprotami, kā, piemēram, piedot, kā būt saiknē ar savu ķermeni, kā būt jutekliskai, kā būt maigai, kā būt iejūtīgai, nedarot sev pāri un nebūt upurēšanā, tā kā upurēt savu iekšējo garīgo stāvokli priekš kāda cita, bet nē, tāda cilvēciski sazemēti, ko nozīmē būt mīlestībā un kā šo mīlestību attīstīt. Jo, un vispār cilvēciskās attiecības ar draugiem,
ar bērniem, ar ģimeni, ar skolā. Jebkur tev prasa būt cilvēciskam, mīlošam, labsirdīgam, un mēs jau saprotam par to, ko tas nozīmē, bet kaut kāds absurds veidojas ar šo pasauli, un es atceros, kādas man bija domas pirms gada vēl. Es vienmēr esmu bijusi tendēta uz ģimeni, uz tādas, pildīt savu sievišķo lomu, jo es to ļoti izteikti jūtu, ka es to gribu. Es to gribu tā kā būt par māti, būt par sievu, un tas pieprasa attīstīt konkrētas kvalitātes. Bet taču tas absurds bija, ka tāpat gribās arī attīstīties kā vīrietis, būt piemēram tā finansiālā joma un veidot projektus un panest daudz stresa un to izveidot un to izveidot. Bet tas ir ļoti interesanti, un vēl joprojām man ir tā vilkme attīstīt sevi kā kādu speciālistu. Un, es tā tik atklāti runāju, bet man šķiet, parasti tad, kad es tik atklāti runāju kā cilvēks cilvēkam, tad tas visvairāk norazinē otram cilvēkam, jo patreiz es uzdodot sev jautājumus un vienkārši jūtot sevi un savu ķermeni, es jūtu, ka es to negribu. Un kad es uztaisu detoksu no cilvēku pulciņiem, no Instagram, no Facebook, no tā, ko manī grib ieprogrammēt, kur mani grib virzīt, es jūtu, ka mans sievišķais ķermenis to nevēlas. Viņš vēlas tiešām būt par mīlestību. Bet arī laikam vislielākā problēma sievietēm ir tas, ka piemēram, viņām ir vīrietis, tad viņām ir bailes palikt vientuļām vai nebūt lojālās attiecībās. Es šādas bailes neizjūtu. Man diezgan lielu dzīves daļu piepilda garīgas prakses, kuras man dod ļoti dziļu uzticības sajūtu dzīvei, Dievam, kas priekš tevis tas ir. Meditācijas ar Jēzu arī es veidoju un ar dabu. Un man šķiet tieši, ja sieviete grib attīstīt šo sievišķo aspektu, viņai visdziļāk ir jāsavienojas ar šo te juteklisko pusi, lai viņa jūtās droši, pati ar sevi un ar vīrieti, lai viņa jūt saikni ar dievišķo, ar Dievu, ar pirmsākumu, ar mīlestību. Es nerunāju par reliģiozo Dievu, bet ja tev, piemēram, palīdz Dievs, ko piemin baznīcā, tas arī ir fantastiski, ja tas tev savieno ar to dziļāko aspektu. Es baidos nedaudz ar vārdiem, tā kā jums iedot nepareizu redzējumu par to, ko es runāju, bet tas Dievs, par ko es runāju, tas ir tāds dzīves esence. Piemēram, zīdainis, zīdainis, kad viņš piedzims, es ticu, ka viņš ir Dievs, viņš ir tīra dievišķa apziņa. Un, kad mēs savienojamies, piemēram, sievietes, mēs savienojamies ar šo esenci, kas ir zīdainis, piemēram, arī kaut kad es strādāju kā masieri un
tāds garīgais pavadonis, un es grūti definēt to, ko es daru, bet vienkārši pie manis nāca cilvēki, un es palīdzēju viņiem relaksēties un atslābt, īpaši sievietēm. Un pie manis arī nāca grūtnieces, un es pamanu, un es arī esmu pati bijusi grūtniece, un es pamanu, ka tieši šī te sievišķā esence ir patiešo savienota ar šo te dievišķo esenci, kas ir, piemēram, tās sievietes, kuras ir iznēsājušas bērņi, piemēram, zina to skaisto sajūtu, kad šī dievišķā esence mūsos iemiesojas, un tas tiešām ir Dievs, kas gan tīra tavu psihisko ķermeni, gan tavu ķermeni, un tas ievieš pārmaiņas, un ka šis zīdainītis piedzimst, viņam ir tikai instinkti, bet tā dziļā saikne ar to skaisto, ka tu vienkārši skaties uz to bērniņu kā uz uguni. 24/7, es atceros, kad man Noriņa piedzima meitiņa, es vienkārši uz viņu skatījos kā 24/7. Tas man likās, tas bija tāds skaistums. Vēl joprojām es šo cilvēciņu mīlu visvairāk par visu zemes, un viņam ļoti man atvēra sirdi. Un man šķiet, tas patiešām ir saistīts ar šo sievišķo esenci. Redz, ne tikai kaut kāds tāds garīgums, kas mums tiek pasniegts Facebookā, bet arī ieskatoties uz visu šo te fizioloģiju un sajūtu plānu, kā sieviete jūtās un sievietes funkcija. Jo, redz, tā tiešām ir dievišķā esence sievietē. Jā, tā omulības sajūta, jūtekliskums, rūpes, mājīgums, siltums, kad sieviete jūtās droši, kad, piemēram, ja es salīdzinu savu miedarbību ar vīriešiem, kad es biju vīrišķīga, tāda uz golu orientēta, tā kā pelnītāja vai tā kā noslēgta sirdī. Viena tipa vīrieši pievelkās un veidojas viena tipa problēmas, un tagad es skatos, kas manā dzīvē notiek, kad es veicu šo te garīgo darbu ar sevi, ar lūkšanām, ar meditācijām, ar saikni ar zemi, ar mīlestību, ar sava ķermeņa pieņemšanu, ar jušanos labi savā ķermenī. Un es redzu, kā manā dzīvē atkrīt problēma ar to, ka man vajadzētu kaut kā sevi pierādīt šajā profesionālajā jomā. Tāpēc jūs redzat, ka es šeit neparādos Facebookā. Ja, nezinu, ir citas lietas dzīvē, kuras ir jādara sievietei. Un patiesībā man gribētos, es nāku šeit, jo man gribās pavadīt laiku ar citām sievietēm, kurām es varu uzticēties, kuras es varu paaicināt ciemos uz tēju, uz masāžu, neprasot neko, vienkārši pavadot laiku kopā. Vai ne tas būtu skaisti? Pameditēt pie manis ciemos, man ir tiešām lielas telpas, brauciet ciemos. Un arī ir skaista atmosfēra mājās. Es parādīšu jums, cik man liela auga ir. Milzīgi. Tos jau ir mana vīra māte. Viņas uzbarojas. Tas ir tiešām jauka atmosfēra. Un man šķiet tā sievietei trūks, nevis tās profesionālās jomas un kaut ko sasniegt, baigi realizēt savas idejas, bet gan tieši jutekliskais, ka gribās pavadīt laiku kopā ar sievietēm, ar tēju. Jā, un tagad man patīk arī ķīniešu tējas, mums tas smukas pijālītes ir un kaut kas tāds foršs,
kā pavadīt skaistu laiku, apzināti mīloši un izbaudīt. Un, gribās tiešām attīstīt tādus kontaktus, kas ir patiesi kontakti no sirds uz sirdi. Jā, lūk, izskanēja mana vēlme. Un kas šodien par dienu? Trešdien. Es kaut kad domāju, ka vajadzētu kaut kā strukturēt tās dienas, kad es parādos Facebookā, tur meditācijas novadīt un tā, jo tagad man ir saglabātas ļoti daudz meditācijas, kuras es vadīju grupām, un man viņas tā palīdz tās meditācijas, ko es vadīju meitenēm tajos brīžos, kad es nejūtos resursā. Jā, un tāpat man tas impulss ir dalīties plašāk ar to sirsnību, mīlestību. Man šķiet, tās ir tādas mūžīgas zināšanas. Jā. Es nezinu, kā padalīties ar tiem cilvēkiem, kuri ir noslēgti. Ka jau pienāks viņu īstais brīdis, kad viņi to sadzirdēs. Jā, jo tā mīlestība jau pati par sevi atveras vaļā, vai ne? Veras vaļā cilvēkā. Es domāju, forši ir izveidot tādu vidi. Mēs esam Jelgavā, gandrīz pašā centrā. Brauc ciemos. Jā. Forši. Varbūt kādu meditāciju novadīt. Labi, es novadīšu kādu meditāciju, lai jums būtu skaidrs, par kādu sajūtu es runāju. Ja nu kāds te ienāk ar ļoti satrakotu nervu sistēmu, tā lai man maigāk tā gaisma. Un pēc Ēģiptes šiem te temperatūras svārstībām kaut kāds tāds ķermenis vēl adaptējas. Un aiziet sajust šo sirsnības sajūtu, savienoties ar savu ķermeni, ar savu. Jo es zinu, piemēram, es esmu ļoti jūtīgs cilvēks, un es daudz uztveru, apkārtējās telpas. Varbūt jūs daudz domājat. Un ir tik vērtīgi vienkārši savienoties ar savu ķermeni šeit un tagad un pavērot elpu. Mēs varam tieši tagad pavērot elpu, visu uzmanību mentālo vērst uz jušanu, ieelpot un izelpot. Un savienoties ar savu sirdi, vērst savā sirsniņā uzmanību, savienot to ar elpu. Var pielikt rociņu uz sirsniņas. Maigi ieelpot, izelpot. Un ļaut savam prātam harmonizēties. Es arī jūtu traci savā galvā. Es šodien biju Rīgā visu dienu. Pasmaidīt, uzmanību vērst uz iekšpusi, uz sirdi, uz sajūtām. Ja neesi resursā, vari piepildīties no tā lauka, ko es radu, sajust, samīļot sevi, nefokusējoties uz saspringumu. Pabūsim šeit dažas minūtes,
ja gribēsies kādu garāku meditāciju, tad izveidosim kādu atsevišķu praksīti, bet tagad vienkārši ļausim sev mirklīti atjaunoties. Zini, tāda ielpa un izelpa. Kārtējās kafijas vietā. Relaksiņš. Sajust mīlestību. Jo tieši, ko es pamanu, var attīstīt sevī mīlestību, bet var baidīties. Un tieši tās bailes izveido vēl lielākas bailes. Un tas ir tāds lūps, kas veido mentālu spriedzi. Bet var būt dabiskā stāvoklī, kas ir mīlestība, relaksējums. Un tur viss pats no sevis sakārtojas. Un uzmanība vērst uz sirdi, uz elpu, uz ķermeni, uz siltumu, uz mīlestību. Neko nemainot savā ķermenī, sajūtās, pieņemot visu tādu, kāds tas ir, tieši šajā mirklī. Esi adekvāta šajās praksēs, necenties ik mirkli atgriezties šajās sajūtās. Visādi var notikt. Ir kāds cilvēks, kurš sāk skriet prom no ikdienas lietām. Jā, paliec adekvāta, paliec ar sevi. Skaistas sajūtas. Es arī gribu mirklīt izbaudīt tās. Lai mana prāta spriedze nomierinās. Prieks jūs redzēt, meitenes, šeit. Jā, ko es pamanu, sirsnībā var jebkuru sajūtu ieskaut. Pat ja tas ir milzīgākais stress un bailes, sirsnība tāpat ir tā pamata sajūta, kas visu ieskauj. Tieši tāpat kā dievišķa apziņa, ja? Viss atrodas tajā, un viņa visu ieskauj. Un jebkādos tādos tripos tevi prāts var ievilkt ar domām, bailēm, tāpat pamatā ir šī sirsnība. Nu, viņa ir, vienkārši tā ir, tā ir tik droša telpa. Un kad sieviete ir saiknē ar šo sajūtu, ar Dievu, redz, tāpat mēs atgriežamies, kad zīdainis piedzimst, viņš tev tik ļoti uzticās. Viņš vienkārši ir uzticībā. Tu arī vari ieviesot un atcerēties šo esenci. Tikai atbrīvo spriedzi. Vai ne? Tikai atbrīvo spriedzi. Tādas nemanāmas, bet ļoti skaistas sirsnības enerģijas iegriezās, kuras piepilda manu iekšējo pasauli, ka man gribās šeit vēl kādu mirklīti pabūt un neslēgt ārā šo live streamu. Es pateicu pareizi.
drošības sajūta. Paldies. Tūlīt tās ir aizbirst. Man ļoti pietrūka iziet ēterā. Jo es atceros to esenci, kas ir mūsu būtība. Tas ir tik skaisti, ka viņa mūs vienmēr sauc atpakaļ. Tā mīlestība, sirsnība, drošība, uzticība, paļāvība. Ziniet, tas man ļauj saglabāt. Jo te jau, piemēram, atrodoties sociumā, ir ļoti daudz enerģija, ļoti daudz cilvēku ar dažādiem vaibiņiem. Bet tieši šī būtība man atgādina, kā pareizi nospraust robežas, ka hei, šī ir tā enerģija, kas ir jāsaglabā. Tas ir tā, tas ir Dievs. Tā ir dievišķa apziņa, mūsu dievišķa apziņa. Tā ir mūsu sirds. Katram ir savs skanējums, sava izjūta. Savas notis. Es vēl gribu šeit palikt pāris minūtes, jo, zini, es izslēgšu livestreamu. Man mājās ir nedaudz citādāka enerģijas dinamika, un es tik ļoti gribu palikt vēl savā sirsnībā. Varbūt kādam tas noder. Jo man noder mani video, kad es ilgāk nemeditēju, un tad es atrodu savus video. Es tā domāju, yes, paldies, ka es to saglabāju. Wow, paldies, ka es to pateicu. Liekas, wow, cik forši, ka ir tāds enkurs, pie kā atgriezties. Es šeit uztaisīju tādu forši interesantu. Spīdu viņš. Forši, ka var būt resursā. Paldies jums, paldies. Tikamies. Cerams, ka kādreiz pie manis uz tēju. Noteikti tiks.